kas bija tas pagrūdiens, kas teica, jā, man ir jāiet politikā, man ir jāiesaistās, man ir šeit jābūt, un kā tas notika? Ļoti vienkārši, vai teiksim, jā, visa tā dzīvošana Padomju Savienībā, vai teiksim, jā, un tas likās, ļoti, saudabīgi. Pateikšu vienu lietu. Jā, es pabeidzu augstskolu. Man 4. kursā augstskolā piedāvāja palikt un strādāt par pasniedzēju. Ja? Es to pieņēmu, pabeidzu šo augstskolu. Tagad man sameklēja profesoru fabrikants, ļoti cienījams enerģetiķis. Teiksim, ja? Lūk, un tad izdomāju, kad man jābrauc stažēties uz ārzemēm, vai ne, ja? Lūk, bet, varbūt sākumā uz sociālvalstīm un tad uz kapvalstīm, ja? Un izdomāju, kad Vācijas Demokrātiskā republika tur atrada profesoru, vai, teiksim, pie kuras varētu braukt, vai, un tā tālāk. Un, protams, augstskolā bija tā saucamā pirmā daļa. Tā bija tā specdaļa, kas pētīja tur biogrāfijas un visu to pārējo, vai, teiksim, ja? Man tagad jāraksta autobiogrāfija. Es tur uzrakstu. Teiksim, ja. Tās pirmās daļas viena kundzīte, teiksim, man saka, ziniet, jūs tur drusku palabojiet, uzrakstiet tā precīzāk, ko jūs tā uzdarīja 2. pasaules karā. Teiksim, ja. Es uzrakstu 15. divīzija un pēc tam Vorkuta. Vai ne, ja. Man attiecīgi paziņoja, mēs jums piezvanīsim. Ja. Tas bija 70 kādā 5. Ja? Un pirmo reizi uz ārzemēm es varēju izbraukt 89. jau, tas bija Tautas fronts laikā. Teiksim, ja. Tā kā tā nonākšana politikā, es negribētu teikt, ka tas bija tāds klai izteikts protests pret pastāvošo režīmu, teiksim, ja. Bet tad, kad pie brīvības pieminekļa pirmo reizi tika likti ziedi, un tad, kad attiecīgi milicija viņus tur trenkāja, vai ne, un tā tālāk, un tad, kad pēc tam bija tas aicinājums televīzijā, toreiz nelaiķis Viktors Avotiņš, tur bija Jānis Gulbis un vēl tur 3. kungu, es neceros, un, teiksim, jā, nāca ar tādu aicinājumu pieteikties un palīdzēt organizēt šo organizāciju, un, teiksim, jā, tad es nolēmu, ka man tur ir jāiet.